Labrīt visiem no Bahamām. Vakardien izspēlēju Main Event Day 2. Ātri beidzās. 40 minūtes uzspēlēju. Tur vienu izspēlu paslapā mazliet zaudēju, pēc tam 9-7 suitu no Batona iedžamoju. Pret Dūziju 10 izkritu. Bija interesanti tas, ka pie blakus galda sēdēja tas Čehs Hrabels, vai kā viņu tur muldoņa. Nu, baigā enerģija čalim. 40 minūtes visu laiku vārjās, kaut ko plosījās. Nu, interesants kadrs, bet, nu, spēlēt laikam prot. Day 2 viņiem beidzās, un viņš čiplīts ir 100 cilvēki palikuši. Viņš diezgan labs čiplīts ir. Jā, izskrit no meina, bet ar to viss nebeidzās. Diezgan laba diena beigās izvērtās. Ielecu satelītā pa 2700 un no 15 štuku čipiem bija jādabū 165 000, lai dabūtu tikatu, un es biju 40 citi garantīti. Es kā otrais to paspēju izdarīt. Diezgan labs runs bija tur Portugāles hero call traku uztaisīja. Nu, ne traku, normāli, pats vainīgs. Es tur maz repoju, tāpēc viņš tur nospieda call. Jā, diezgan tiku pie tikata un pat paspēju uz Players Party 8 to drona šovu, kas bija reāli baigi iespējīgais. Citi to satu spēlēja 11, 12 pat iespējams. Kaut kā tā ka šodien 1C dienu uzspēlēsim. Redzēs, kā ies. Ja izkritīšu diezgan ātri, varbūt vēl vienā satā ieliku. Šodien arī ar 20 citiem garantēts. Teiksim, 25K turnīrā tur pāris spoti vāji pie galda bija varbūt. Tad satelīts, nu, baigi soft. Pirkš tāda cipara 700, bet, nu, tiešām bija pilns fišu un bija soft. Nu, kaut kā tā. Kas te apkārt, nezinu, ja kādam interesē, kad es izmaksas vai kas. Daudz jau te saka, ka viss ir dārgi Vegasā un Bahamās arī, tad tas Atlantis dārgs. Bet, ja nē, es teikšu godīgi, ja nē, restorānos, vakariņas, piemēram, restorānos, ja nē, nu, tad var atrast arī normālas cilvēcīgas vietiņas ar kaut kādiem rīsu bowliem un tam līdzīgi. Nu, ir normāli. Ja pavisam pa lēto gribās ēst, kaut amerikāņu burgeri arī tie ir tā kā. Tā kā nav tik traki ar tām izmaksām arī. Tā kā spēlējiet satelītus un brauciet. Ja vakar es vispār dabūju mēmāko promotion tikai tāpēc, ka esmu šeit. Nesaukšu vārdā